lapsa, tas jau tāds īsti mūsu vietējais dzīvnieks un zvērs. Un jāsaka, jenocums, tieši tā jenots, viņa tā lielākā nelaime tā, ka viņš nāca klāt, dabā, jūs zināt, ka ir līdzsvars, un tad vienā svara kausā ir tie, ko ēd, un otrā tie, kas ēd. Ja? Un tad vienkārši manī kausā, kur ir tie, kas ēd, tie ēdāji, tur tik ielikt vēl tas jenocums klāt. Ja? Un tāpēc tā ir galvenokārt tā jenots, ka viņš tā kā izjauks to līdzsvaru. Bet es domāju, ka jau lielā mērā tas ir nostabilizējies. Tās ir pēda atšķirības, ja jūs kādās satikt, tad būsim kā saka, šeit ir vidējie pirksti, ja, un tad tie malējie, viņš ir kā tanī virzienā gājis. Tad nāku nav, jo viņš pēda nospiedumā, jo viņš kā jau kārtīgs kaķis, viņš tos nākus vienkārši ievēl iekšā. Un bebram parasti tanī pēda nospiedumā paliek plezna, alnim savukārt ir tas pēdas nospiedums ir tik liels un vismaz mājas govī, ja, un stirnai savukārt ir vienkārši mazs tas pēdas nospiedums, pēc tā viņi var pateikt, jo briežu teļam piedzimstot jau ir lielāks tas nospiedums nekā, teiksim, šim te āzītim meža cūka. Mežā ļoti daudz ko, ja jūs ejat kā zvērs, ja jūs neskrienat, ja jūs ejat lēnām, vēju un vietās, kur tie zvēri vispār, kur jūs redzat, ka tur pēdas ir, tad ļoti liela iespēja, ka jūs kaut ko ieraugat. Un jāseko līdzi visādām zīmēm, ko jums, kas tiek it kā rādīts priekšā. Un viena no tām zīmēm ir maitas putni, kas spēj parādīt to vietu, kur ir kaut kas ēdams. Un kādreiz, tagad, teiksim, šie te kraukļi sadarbojās ar vilkiem, parādot vilkiem, kur ir medījums. Pēc tam, kad vilki noplēš medījumu, tad kraukļiem tur paliek pāri, vienmēr ko ēst. Un tāpēc amerikāņi arī ir izpētījuši, ka kraukļi atsaucās uz vilku gaudošanu, un savukārt vilki atkal seko līdzi kraukļu tam kramšķināšanai. Bet ziemeļu tautām tas vēl ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad tajos sniegainajos tūkstnešos, ja, kādi ir ziemeļos, kraukļi ļoti bieži noteikti parāda to medījumu cilvēkam, medniekam vai kaut kādas zvēra atliekas uzrāda. Un tāpēc ziemeļos krauklis vienmēr ir bijis ļoti tāds svēts putns, un dienvidos, jo ziemeļos to maitu, viņi varbūt tur pusgadu nogulējusi, ja, bet viņi jau tā kā leduskapī, un viņu vēl var ēst. Ja. Tad dienvidos, protams, kad ar maitu saistās tikai visas sliktās lietas, un tāpēc tā ir. Es domāju, tāpēc arī, mēs jau diezgan ilgu laikam esam latvieši ziemeļnieki, jo mums ir tas krauklītis sēd Ozolā, ja. Bet senēbreji un tur no tās Divupes rajonu, tur tajos senajos tautas eposos, tur ir krauklis attēlots kā tāds sliktais, melnais, ļaunais, un no turienes arī kristietība ir pārņēmusi šo te kraukļu tēlu, kā visa tumšā melnā tēlu. Un reizē ar to arī ir, teiksim, Eiropā tas uzskats mainījies, jo
indiāņiem vai inuītiem, eskimosiem nogalināt kraukli ir grēks. To neviens labprātīgi nedara. Es tā domāju, ka tas ir tikai tāpēc, ka tā sadarbība līdzīgi kā kraukļiem ar vilkiem, tā viņa kādreiz ir bijusi arī ar tiem senajiem cilvēkiem. Un mednieki arī zina, ka arī tagad, kā bieži vien pēc tā var daudz ko atrast. Un te jūs redzat no vienas puses traģēdiju, alnēm, kas te ir vilku noplēstas. Un vilki nekad tāda alna, pie mums nav tik liela vilku vara, ka viņi visu to alnu arī apēsta. Ja? Pat tur ziemeļos, kur ir lieli vilku vari, parasti apmēram puse no aļņu paliek neēst. Un tas ir tad visiem citiem mēdājiem ieguvums. Cik smags var būt alnas? Pie mums alnas ir apmēram 300 kg. Tas jau ir liels alnas. Bet vispār alnas varbūt arī ir 600 kg. Bet tie gan citus pasaules, tie Sibīrijas un Ziemeļamerikas aļņi. Šis ir tāds uz kaut kādiem drusku zem 300 kg. Kaut kādā nedēļas laikā viņš pazūd, jo jūs redzat, ka te visi kam vien nav slinkums, ir klāt un ēda. Un interesanti ir vērot tās attiecības. Šis ir jūras ērglis, tas ir lielākais ērglis, kāds, teiksim, Latvijā un arī Eiropā laikam Pārdainēs, tas vēl ir lielāks varētu arī būt. Bet tās attiecības ir tādas, ka tās ērglis jau arī pie izdevības viņš arī to krauklu noķers. Bet parasti pie pilna galda viss ir viegli draudzēties, ja? Pie visiem viss ir gan, jo tad nekāda kašķi parasti nesanāk. Tie kašķi ir parasti tie nabaga kašķi, ja? Tad, kad kaut kas trūkst, ir kaut kas par maz, vai, kā mēs tagad arī redzam mūsu valstī, ja? Tieši tāpat, tad tie kašķi sākās. Tā kā viss ir gan, tas ir jauns jūras ērglis, un Latvijā jūras ērglis iet uz augšu skaits. Šis ir vecais jūras ērglis, un viņam, jūs redzat, ir balta aste. No šīs pašas ģimts ir Amerikas, tas baltgalvenais ērglis jūras. Tam ir arī balta galva, ja? Bet tas mūsējs pēc izmēriem ir apmēram tāds pats. Plēsīgajiem putniem vispār un arī šim te ērglim, teiksim, viņam ir tie nagi, tas ir viņa galvenais tas ierocis, jo tas knābis, tas ir tikai tāds rīks gaļas plēšanai. Ar to viņš tur neko daudz, to viņš vienkārši aizkabina un to gaļu, kā saka, rauga, bet... Kur atrodas fotogrāfs? Fotogrāfs atrodas būdā, jā. Un tas ir klinšērglis, ja tas, ko sauc par berkutu krieviski un golden eagle. Arī viņi pie mums ir pietiekošā skaitā. Viņi gan, ja es nemaldos to līgzdas, ir vien kaut kāds, tur ap 10 kaut kur svārstās, citu gadu ir, citu gadu nav. Bet viņi ir samērā daudz Skandināvijā un pa ziemu tie Skandināvijas ērgļi ierodās te pie mums klejot, jo mēs esam tā kā tāds siltās zemes viņiem. Un tad viņi klejo te un faktiski tā sistēma, ka mums ir pietiekošā daudzumā tie lielie plēsēji, kas nogalina lielos dzīvniekus, kurus citādāk apēstu, teiksim, izsaukuši mednieku vars.
šajā gadījumā tas ir ļoti labi, jo ka ir tie mērķiem, ar ko baroties. Caur to nav tas spiediens uz, teiksim, meģņiem, uz rubeņiem, uz tādiem putniem, kas mums ir tā kā saudzējumi un arī aizsargājumi. Vienkārši visi dabā ir slinki, un tikai citi atzīst to un citi neatzīst.